Eiropas komisija šodien apstiprināja pēc Latvijas valdības lūguma tapušo konverģences ziņojumu, kurā ir izvērtēta valsts gatavība pievienoties eirozonai. Un komisija uzskata, ka Latvija ir gatava pievienoties eirozonai 2014. gada 1. janvārī. To mēs komisijas locekļi rakstīsim arī savā ieteikumā Eiropas Savienības dalību valstīm. Finanšu ministri, protams, vēl lems un gala lēmumu pieņems jūlijā, kad būs uzklausījuši Eiropas parlamenta viedokli, Eirozonas finanšu ministru ieteikumu un Eiropas Savienības valstu vadītāju atzinumu. Saņemot starptautisko aizdevumu, Latvija paveica milzīgu darbu, lai sakārtot savu ekonomiku, un tas ir izdevies. Eiropas komisija uzskata, ka šogad Latvijā būs visstraujāk augošā tautsaimniecība Eiropas Savienībā. Inflācija, valsts parāds, budžeta deficīts, ilgtermiņa kredītlikmes. Latvija ir tiešām izpildījusi visus eiro ieviešanai būtiskos kritērijus. Īsnībā Latvija ir tomēr piemērs visai Eiropai, kā pārvarēt arī vissmagākās ekonomiskās grūtības un kļūt spēcīgākai. Latvijas vēlme ieviest eiro ir arī uzticības apliecinājums kopīgai valūtai. Un īstenībā vēl viena vilšanās tiem, kas paredzēja Eiropas zonas sabrukumu. Tā kā mums ir tiešām jāapsveic Latvija ar lielu panākumu. Merci. Merci.